Un man Kristaps prasīja, un beigās arī pat nevarēja atbildēt par to, ka pārvietojums teorētiski ir tā, ka no sākuma punkta līdz beigu punktam tuvākais attālums vienkārši vektoriāls lielums. Nevis cik viņš tiešām ir aizgājis kilometriem daudziem, bet ja viņš ir atgriezies tajā pašā sākuma punktā, no kurienes viņš uzsāk, tad pārvietojums teorētiski ir 0. Jo tas ir vektoriāls lielums. Un tad Kristaps prasīja par to, ka tā darba formulā ir pārvietojums, nevis ceļš. Un prasīja par to, bet tiešām, vai ir tā, piemēram, ja ķermenis pārvietojās, viņš tiek pārvietots, ir kā darbs tiek darīts, jo viņš kustās, bet ja viņš atgriežas sākuma punktā, vai tad tiešām darbs ir 0 vai nav 0? Jā, es šito zinu pēc anekdotas. Bija tā anekdota, ka, ja tu piedzīvst un nomirsti tajā pašā vietā, tad visu savu mūžu laikā izdarīs necik darbu. Ļoti labi, šitā tu vari pie sevis paturēt. Labi, vispār anekdota priekš. Šis būs jāpieraksta, ideāli. Bet izrādās, ka tur ir feature. Feature ir tāda, ka, ja tu, tagad ar to anekdotu tur vairs nesanāk loģiski, bet darbs ir 0 tajā gadījumā, kad kustība ir vertikāla uz augšu, piemēram, tur lodīti uzmet augšā un pēc tam viņa krīt, viņa atgriežas tajā pašā punktā, tad darbs būtu bijis 0. Bet, ja tu pārvietojies, droši vien pa dzīvi vairāk būtu tā, ka tu pārvietojies kādā horizontālā plaknē tomēr. Ja tu pārvietojies pa labi, pa kreisi, un tad, piemēram, aizēj 5 metrus pa labi un atgriezies tajā pašā punktā, tad darbs ir to abu divu ceļa uz vienu pusi un ceļu uz otru pusi summa tiek ietekmēta. Restīvi, tad darbs ir 0, tad, ja ir vertikālā kustība, ir kaut kāds kritiens vai sviediens. Vai tad vertikālās un horizontālās kustības nav vienkārši relatīvas tam, no kurienes tu skaties? Jā, ir atkarīgs no tā, no kurienes skatās, bet tas ir par to, ka mēs iepriekšējā reizē runājām par darbu un to, ka darbam vispār ir ļoti būtiski, kādā virzienā tu viņu skaties. Kur tu redzi to pārvietojumu, uz kuru pusi. Un līdz ar to, ja tu skaties, kad pārvietojums tev, piemēram, ir horizontālā plaknē, bet, piemēram, tas ķermenis kustās pa kreisi, kaut gan tu viņu velc pa labi, tad tam darbam ir it kā tā mīnus zīme. Viņš it kā ir negatīvs, bet nevis negatīvs, tāpēc, ka kad ir negatīvs darbs paveikts, bet tāpēc, ka viņš ir paveikts pretēji tai kustībai, kustības virzienam. Okay. Labi, tad mēs varētu izrunāt to šodienu. Nav tā, ka, protams, kad man negribas tevi redzēt, man žēl, ka neviens cits neatnāca, jo šodien tā pirmā daļa... Es varu uzrakstīt kādam, es zinu, ka Kristaps skaņā kaut ko. Tā pirmā daļa par impulsu, vienkārši viņa ir piņķerīga. Viņa nav nesaprotama, bet viņa ir piņķerīga tāda lieta. Jo tas par impulsu ceturksmēm ir tas, ko mēs pārcēlām no iepriekšējās reizes. Viņš teorētiski bija plānots iepriekšējā reizē pirms nedēļas, bet mēs nespējām par viņiem izrunāt. Labi, tad šis ir tas, ko es rādu visu laiku. Tad visādi testi un konspekti es parasti ņemu no šitās grāmatas, kas man ir mājās, ko arī var nopirkt zvaigznē ABC, acīm redzam, izdevniecība. Tad tajā Eduspēsā ir ļoti daudz materiāla, ko pašiem arī var pastīties. Un vēl ļoti labs pagaidām, vismaz, ko mēs skatāmies līdz ar šo dienu, tad šo nodarbību arī noslēgsies, bija par fizikas konspektu 10. klasēm. Tur ir ļoti daudz tēmas iekšā, un tas ir tāds forša lieta, ko tu var tajā somā.lv paskatīties un atrast. Un, tad ir kaut kāda konspekta un lietas, ko es pati dodu, bet, ja ir sajūta, ka vajag vairāk, tad ir jāmeklē vairāk, un tāpatās ir, ja liekas nenormāli vienkārši tēma, un nākošo nedēļu nav vispār ko darīt, viss ir izpildīts un viss tā, tad arī jāiet. Un tālāk tajā Eduspēsā ir vēl visādi papildus materiāli, un iepriekšējo gadu eksāmeni tos var mierīgi pildīt. Vienkārši jākāpina savu kapacitāti, ja ir vajadzība un ja ir spēja, tad ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk un vairāk izdarīt visu. Labi, šito mēs izrunājam par jautājumiem no iepriekšējām reizēm. Tad pagaidām mums plāns ir sekojošs. Mēs satiekamies vēl vienu reizi, kas ir nākošu nedēļu, un tad pēc brīvlaikas nāk 5. kad mēs arī satiekamies tajā pašā laikā. Viss tieši tas pats, un tad tajā 5. droši vien paskatīsimies, vai varbūt kaut kādi plāni ir mainījušies, vai mēs atstājam tajos pašos laikos un tajos pašos dienās, vai mums kaut kas ir jāpamaina, lai būtu ērtāk pēc iespējas. Tas arī viss. Labi, šitās 4 lietas, par kurām mēs šodien runāsim, es gribu, lai tu paskaties, kas tev ir tāds, ko tu jau esi dzirdējis, kas liekas uzreiz saprotams, respektīvi, kurām lietām mēs varētu ātrāk pāriet pāri, un vai ir kaut kādas tādas lietas, kuras vispār ir nesaprotams.
vai neatceries neko par to. Man liekas, tā pa pusēs saprotu vismaz, par ko ir tas pirmais. Otro man ir aizdomas, ka es zinu, kā iedala, bet tas varētu būt arī ļoti šaubīgi. Trešais, kaut cik atceros pat, un ceturto, man liekas, tāpat kā trešo. Ok, labi, tad vairāk vai mazāk viss tā vienā Pieskāries es visam esmu kaut kādā ziņā, jā. Labi, tad iesim tik tālu, cik daudz esmu tur sagatavojis, iesim cauri, skatīsimies, varbūt varēs kaut ko vienkārši mutiski pierunāt klāt vai pāriet ātrāk pāri. Līdz ar to, tā kā mēs esam divatā, tad ir ļoti būtiski tev to tempu skatīties, vai viņu vajag ātrāk, vai viņu vajag lēnāk. Tad tev uzreiz man ir jāsaka, ja kaut kas. Labi, tā, mēs esam divatā, tad mentos mēs neiesim, menti ir beigi forši tur zīmē vārdu mākotni. Labi, te ir divi attēli. Kā tev liekas, kas varētu būt tās atšķirības starp sadursmi ar bumbu un sadursmi ar stiklu, kāpēc tas stikls ļoti dažādi izskatās pēc sadursmēm? Kas varētu būt? Divi galvenie iemesli. Pirmkārt, bumbai iekšā ir gaiss, kurš saspiežas un tādā veidā mazina triecienu, otrā kārtā virsmas laukums. Virsmas laukums, tad kaut kādas elastīgās īpašības. Labi, vēl kaut kas starp lodi un bumbu, kas varētu būt vēl ļoti izteikti. Kā tu sauc? Density? Blīvums. Bet tas laikam pieskaitās pie tā gaisa klāt. Jā, tas pieskaitās pie gaisa. Labi, tad mēģināsim no tās puses. Tu saki par elastību un par virsmas laukumu. Tad, piemēram, ja mēs salīdzinātu sadursmes ilgumu abās divās gadījumos, kuriem varētu būt ilgāka sadursme bumbai ar stiklu? Bumbai, jā, tāpēc, ka viņi tā kā pieploka klāt un tad atlec. Jā, jo principā virsmas laukums un tas elastības īpašības ir tas, kas attiecās uz to laiku, cik ilgi sadursme notiek. Un šī ir viena no tām ilustrācijām, kā var attēlot. Ir divas lietas, un latviski tās ir līdzīgi ļoti izklausās. Latviski viena lieta ir spēka impulss, kas ir uz šī slaida. Tas ir par to, cik ilgu laiku ķermenis miedarbojās ar kaut kādu citu ķermeni, tad, kad viņi sadursme notiek. Un tas runā arī par spēku. Respektīvi, jo ilgāks ir tas laiks sadursmes, jo lielāku deformāciju tas ķermenis var veikt. Un tas ir arī tas, ko var redzēt tajā stiklā, kad tā lode, viņa ir ļoti īsu laiku, lai gan viņa ir ļoti lielu ātrumu un ļoti lielu spēku, līdz ar to, tāpēc, kad ātrums un pātrinājums un spēks ir ļoti saistīti, miedarbojas ar stiklu, bet tā kā tas laiks miedarbības ir ļoti, ļoti maziņš, tad viņi izšauj cauri to vienu mazu caurumu tam stiklam, bet stikls pats par sevi nesabrūk. Savukārt bumba viņa ir liela, viņa ir ar mazāku spēku, mazāku ātrumu, bet viņai tas sadursmes laiks ir daudz lielāks, un tajā sadursmes laikā tad notiek tā deformācija, un tāpēc stikls sabrūk. Tātad spēka impulss runā par spēku un runā par laiku. Un otrs termins, kas ir saistīts ar impulsiem, ir ķermeņa impulss. Un tas ir tas, par ko ir šis slaids. Vispār ļoti smieklīgi ir, es neteikšu, lai tev nejūg, bet angliski ir vēl pilnīgi lielāka putra ar to visu. Un īpaši, ja paņem vēl latvisko klāt, tāpēc. Tad spēka impulss par laiku un par spēku, un ķermeņa impulss par ķermeņa masu un ķermeņa ātrumu. Bet ko var paņemt no tiem abiem diviem impulsiem, ir tas, ka viņi savā starpā ir saistīti, tāpēc, ka masa ietekmē, cik ātri vispār ķermenis var kustēties, un tāpat tās masai ir saistība ar to, cik lielu spēku ķermenis var miedarboties. Tā kā principā impulsu, jo šī impulsu formula ir tā, kas ir formula lapā pieejama, un tā spēka impulsu formula, kas ir spēks reiz laiks, tāda formula tur nav pieejama. Bet šī ir viena no tām formulām, kur ir jāatcerās, ka te ietekmē ne tikai tas, ko es redzu te ar aci, kas ir masa un ātrums, bet arī spēks, ar kādu viņš miedarbojas tas ķermenis un laiks, cik ilgi notiek sadursme. Tur tas ar to laiku, piemēram, ir tie daudzie piemēri par mašīnas sadursmēm drošību, kāpēc ir drošības jostas un dažādas tās zonas jaunajām mašīnām, kur viņas sačervelējās, visa priekš sačervelējās, lai vienkārši tas impulss, ar kādu mašīna ietriecās kaut kādā noteiktā objektā,
tas laiks sadursmes ir pēc iespējas lielāks, un tāpēc tas spēks un tās traumas ir pēc iespējas mazākas. Tad spēka impulss un ķermeņa impulss divas ļoti saistītas lietas, un viņas īsti nevar savstarpēji atdalīt. Citreiz vēl kaut kur raksta to, ka spēka impulss ir ķermeņa impulsa izmaiņa, kas ir loģiski izmaiņa parasti ir saistīta ar ātrumu. Līdz ar to, cik ātri izmainās masa un pātrinājums, ir tas, cik liels ir spēka impulss. Labi, kā viņš sauc angliski, tā lai viņš var iegūlēt? Labi, spēka impulss ir vienkārši impulss, kā impulse. Jā. Un šis impulss, kas ir masa reiz ātrums, ir momentum. Ok. Tas ir vienkāršāk nekā antiski. No vienas puses, no otras puses, tas, ka viens ir momentum un otrs ir impulss, lai gan mums ir abi divi ir impulsi. Dažādi. Kā, valodnieki vai kas ir izdomājuši tā ir. Labi, un te stūrī apakšā ir tā ideja par impulsu nezudamības likumu. Respektīvi, impulss ir īpašība, kas piemīt jebkuram ķermenim, kas kustās. Un te ir uzrakstīts, piemēram, ja man ir divi ķermeņi, kas kustās, un viņi savstarpēji sadurās, respektīvi, viņi viens otrā iebrauc vai saskrienās vai ko, tad ir divas daļas, ar ko atdala tā vienādība zīme. Viena daļa ir pirms sadursmes, otra daļa ir pēc sadursmes. Un tā kā katram ķermenim ir atsevišķi savs impulss, tad patiesībā, ja mēs paskatāmies uz formulu, tad arī tā arī sanāk, kad ir viena ķermeņa impulss, plus otra ķermeņa impulss, ir tieši tāds pats pirms sadursmes, kā tad, kad mēs viņus abus divus saskaitam, kas ir pēc sadursmes. Jo loģiski, ka masas viņas visticamāk nemainīsies, atšķirībā no tā, kāda sadursme notiek. Un tad tas bet mainīsies iemesls, kāpēc lietas apstājas, ir tāpēc, ka tie ir vektorijā un tad viens ir pretējā virzienā un tad saskaitot kopā ar nulli, Jā. Okay. Jā. Piemēram, tas ir par to, ja tas ir vienkāršākais tas impulss gadies, piemēram, biljardu spēlēt viena bumbiņa, kura kustās, viena bumbiņa, kura nekustās, un tad ir iespējams tai bumbiņai, kur kustās ar tādu impulsu, tik precīzi viņu nodot, ka pirmā bumbiņa, kas tikko kustējās, vairs nekustās, un visu savu impulsu ir atdevusi tai nākošai bumbiņai, kas turpina savu ceļu un ripošanu. Bet, ja, protams, nebūtu bērzes un nebūtu siltuma, nebūtu nekā, tad būtu tieši tā, ka tās pirmās bumbiņas ātrums būtu tāds pats kā otrās bumbiņas ātrums. Plus arī biljards, tad tomēr reālās dzīves situācija vajag centrālo sadursmi tur dabūt, lai precīzi pāri, lai viņi turpinātu kustēties tajā pašā ātrumā, tajā pašā virzienā un tā tālāk. Tur reālajā dzīvē viss, protams, ir daudz sarežģīti. Labi, bet vai tev ir skaidrs, te stūrītī bija impulsa nezudamības likums, vai tev tagad ir skaidrs, ko tas principā nozīmē? Jā, man arī liekas, ka nekas tāds. Labi, te ir viens tas foršs piemērs tām bumbiņām par to impulsu nezudamības likumu. Te viņš, protams, ir ierakstīts un tāpēc viņš nekad nezūd, bet arī dzīvē ļoti īpaši tajās šūpolēs ļoti var redzēt to, ka tas impulss gandrīz nedzēšās un viņš turpina iet turp šur. Un tagad mēs esam pie pirmā aprēķina uzdevuma nonākuši, ļoti daudz aprēķina uzdevumu. Pirmkārt, man liekas, visvieglāk saprotamie impulsu nezudamības likuma aprēķina uzdevumi ir par ieročiem, jo to ir kaut kā, filmās redzēt, un tad ir vieglāk viņu saprast. Savukārt, grāmatās un uzdevumu krājumos ļoti bieži ir kaut kas par platformām, kas sadurās, vai tur laivām, kas tur dažādos virzienos pēc sadursmes aiziet. Bet pēdējāsim par ieroci. Respektīvi, te ir pirmais aprēķina uzdevums. Te ir zaļajiem bija ierakstīts, kad ir jāieraksta čatā, bet mēs esam divi, tā tu var nekur nerakstīt. Respektīvi, tev būtu jāaprēķina šāviena atsitiena ātrums. Vai tev ir ideja, kā tu tiktu līdz tam ātrumam? Pieņemot, ka man tā kā vispirms neviens nekustas un pēc tam kustas lode prom, tad atsitiens būs pretējs lodes prom, virzienam prom, kas nozīmē, ka man arī jāsareizina lodes masa ar kustēšanās ātrumu un jāizdala ar ieroču masu. Labi, es pastīšos. Tā, kamēr šito skatos, mēģini aprēķināt, cik sanāk atsitiena ātrums. Jā.
Un jāpaskatās vienkārši, vai viņš, ja viņu saīsina riktīgi, vai tā formula tāda sanāk. Ja es to skatījos baigi pakāpeniski. Jā, formulu izdomāju pareizo. Forši. Un sanāk 31,8 metri. Labi, te man ir jautājums, vai tu masu pārveidojas kilogramiem? Jā. Abas divas masas, gan lodas, gan ieroča? Viena jau ir kilogramos. Nu, jā. Labi, vēlreiz kādu formulu tev bija, tad augšā, ko tu liki skaitīt tajā? Tad es paņēmu 9,72 izdalīju ar 1000. Pareizināju ar 860. Man liekas, viņi tikko pareizināja. Es nevaru redzēt savu vēsturi. Es iespējams pareizināju. Nevis izdalīju ar 3,8. Mēs linku nevarējām. Nārti, tu mums nepateici, kas tas ir. Kas man bija jāpasaka, ko? Puiši, pirmām kārtām jālas tas, kas e-klasē ir rakstīts. Un e-klasē rakstīts tas, ka links ir tieši tāds pats katru nedēļu. Jā, notiek šodien. Viss saka, nenotiek. Labi, man sanāca 2,2. Es pareizināju, nevis izdoju. Jā. Man arī beigās sanāca 2,2. Labi. Tātad tas principā, labi, puiši, jūs pēc tam paši paskatīsieties, ko mēs jau izrunājam. Bet ar Arti, tad principā tas ir impulsu nezudumības likums. Parasti ir tā, kad ir zināmas divas masas un parasti prasa aprēķināt to pēdējo ātrumu, kas nav zināms. Un šajā gadījumā ir ļoti vienkārši, jo viņi ir ļoti vienkārši saprast, tas, ko tu teici, to, ka tas atsitiens, viņš būs pretējā virzienā nekā lodas, tas ātrums, tāpēc arī, ja tu rēķini, var sanākt arī tā, ka tu izrēķini, tev ātrums ir ar mīnus zīmi, bet tas ātrums ar mīnus zīmi nozīmē to, ka tas vienkārši ir pretējs virziens tam otram ātrumam, ar kur tu iepriekš esi strādājis. Tas ir viss, jo ātrums ar mīnus zīmi pats par sevi nav pārlieta. Labi, Arti par impulsu nezudumības likumu tagad ir tāda labāka sajūta? Jā, forši. Labi, te bija aprēķins, te bija man tā mīnusa zīme, ko viņa te pazuda, nezinu. Tā, un tad 3 nākošais par tām sadursmēm. Sadursmēm pavisam neliels tāds apstāstīņš un pēc tam viens papildus uzdevums, kurā gan sadursmes, gan impulsus kopā savienojās. Tad sadursmes paši par sevi var iedalīt tā, kā te ir rakstīts. Respektīvi, vienā veidā ir tad, kad abi divi ķermeņi viņi sadurās un pēc sadursmes vienalga, vai viņi turpina kustēties vai nē, bet viņi savu formu neizmaina. Piemēram, te ir tā tenisa bumbeņa un rakete. Un tad neelastīga sadursme, līdzīgi kā neelastīga deformācija, ir jebkas, kur tie ķermeņi savu formu pēc tam vairs neatgūst. No tā, kā viņi sadurās un kāda tā sadursmes, kāds veids ir atkarīgs no tā, kas tālāk tur notiekās. Respektīvi, šeit ir tā, kad ir elastīga sadursme, tas ir visbiežākais veids un visbiežāk tas ir tas, kas ir tas impulsu nezudumības likums. Un tad viņš darbojas tieši tā, kā mēs tikko runājām, un arī iepriekšējā uzdevumā bija jārēķina. Bet, piemēram, tad, kad ir neelastīga sadursme, tad, kad, piemēram, vai ķermeņi, piemēram, salīd kopā, un tad ir loģiski impulsi pēc sadursmes, tā kā viņi kustās ar vienu un to pašu ātrumu, tad viņi var pārrakstīt drusku citādāk, jo tās masas mēs vienkārši tiek saskaitīts kopā, un tad tie aprēķināt, ka tas viens ātrums tiek ietverts un viss vairāk nekas. Un tad vēl būtiska atšķirība, ko citreiz vienkārši eksāmenos tiek prasīts, tad elastīgai sadursmei ir tas, ka nekas pirms sadursmes, pēc sadursmes viss ir vienāds, gan kinētiskā enerģija, gan tie abi divi impulsi. Savukārt neelastīgā sadursme, kā jau var redzēt, tā ir tā kā destruktīva sadursme. Līdz ar to tajā brīdī kinētiskā enerģija mainās, jo kinētiskā enerģija mēs runājām iepriekš pašā sākumā, ka viņai ir ļoti ietekmē ar kādu ātrumu ķermenis kustās, jo tur kinētiskā enerģija, tas ātrums ir kvadrātā.
tad te kinētiskā enerģija pēc sadursmes samazinās diezgan strauji, un viņi samazinās tāpēc, ka ļoti daudz izkliedējās siltumā un dažādos citos procesos, bet galvenokārt tas galvenais vaininieks ir tas siltums. Ja mēs runājam par sadursmēm un to, kā impulss abās divās tipa sadursmēs strādā, vai tagad ir saprotams, kādas ir atšķirības tieši impulsu ziņā starp sadursmēm, vai vajag vēl kaut ko pastāstīt? Ir ok. Ir ok. Pārējiem? Es tikko atnācu, es neko nevaru komentēt uz šo. Ok. Tad mēģināsim šitā prezentācija ir Dropboxā, ja? Ja ir tā, ka jūs kaut ko nokavējat, jūs varat atvērt Dropboxā prezentāciju un pastīties, kas līdz tam ir bijis. Jo tagad es gribētu, lai jūs paskatāties šo uzdevumu un mēģinam tad atrisināt kur A, C un D jautājumi un mēģinam izdomāt tās atbildes uz tiem jautājumiem. Kamēr es atceros, tas infografiks ir jātaisa par vienu no tām tēmām vai par visām? Es uztaisīju līdz pusē visas tēmas, right? Un tad man bija tāds mošs nav jātaisīs. Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, nevarēju saprast, nebija rakstīts. Es pagājušajā nedēļā stāstīju, es to stāstījumu ierunāju un ieliku YouTube video, un video links ir iepriekšējās nedēļas stundas aprakstā. Kāda jēga man runāt, ja tu neklausies? Labi, anyway, padomā loģiski, ir par vienu tēmu. Jā, plus tev ir arī klases biedri ar tevi nerunā, viņi tev nevar šo atbildi jautājumu palīdzēt tik galā. Stulba tev dzīve. Nevajag jau draugus, vajag, lai klases biedri savā starpā vienkārši viens otram palīdz. Tev nav jādraudzējas ar viņiem. Tā. Jā. Labi. Nedraudzēšu uz tevi. Vispār. Nekāda attieksme visiem ir vispār. Nē. Labi, puiši, kas vēlāk pieslēdzās, jums ir kāds plāns, lai atrisinātu A burtiņu un to jautājumu, kas tur ir?
brīvspēju. Nu, puiši, cik tālu jums ir? Jūs rēķināt, vai jums kaut kādu palīdzību nepieciešama? Es laikam paveidu, es neesmu par otro. Labi, kā tik galā ar pirmo? Pirmo, impulss, tad ir vienkārši, es biju ķermeņa impulss, tas vienkārši paņēmu MBN sareizinājumu. Jā, super, tā arī bija jādara, tad par viens ķermeņa impulss tieši tas arī bija jānolasa, tad masa reiz ātrums, bet masa jāizsaka kilogramos, tad būtu pareizāk. Jā. Kāda ir impulsa mērvienība, var man pateikt? Logans, nezinu. Pēc formulas, ja tu formulā saliktu tās mērvienības. MB, tātad masa. Nu, Smagums tā kā masa. masa kādās mērvienībās mēra. Pagaid, nav. Kilogramos. Kilogrami labi, un ja mēs sareizinām masu, kas ir kilogramos reiz ātrumu, kāda ātruma mērvienība? 0,4 sanāk. Newton. 0,004. Bet, Es atveru. Labi, masa ir kilogramos, bet mēs reizinām ar ātrumu, līdz ar to ātruma mērvienība pienāk klāt. Ātruma mērvienība ir kāda? Sekundē. Jā, tad impulsa mērvienība ir kilogrami reiz metri dalīts ar sekundēm. Okay. Kilogrami reiz metri sekundē. Ļoti daudzām tām, kuras nav kā uzvārdi, piemēram, volts, ampērs, vats un tā tālāk, daudzām mērvienībām, kuras nav uzvārdi, tā ideja ir tieši tāda apakšā, ka tu paskaties uz formulu un pēc formulas var noteikt, kādā mērvienībā tu viņu mērīs. Tāpēc kā metri sekundē ātrums arī. Mēs dalām metrus ceļu ar laiku, kas ir sekundēs, un tāpēc metri sekundē. Labi, tad C un D ir par absolūti elastīgu un absolūti neelastīgu sadursmi. Nu, tad beigās, kas tad bija absolūti elastīga sadursme? Tad man sanāca, ka viņam palīdz tieši tās ātrums, tāpēc, ka viņam jau viņi nekur tā kā nepazūd. Jā, absolūti elastīgai sadursmē bija raksturīgs tas, ka ātrums nemainās, jo nemainās kinētiskā enerģija. Labi, un ja tā būtu absolūti neelastīga sadursme, kāda visticamāk ir dzīvē visbiežāk, tad kas tur varētu notikt? Izšķīst. Jā, Stikla pudeles aplīst. Stikla pudeles aplīst. Labi, ka mēs tagad runājam par lietus pilienu un automašīnas priekšējo stiklu un ļoti iesaistīti, kur ir stikla pudeles, tev pilnīgi piekrīt. Labi, automašīnas stikla. Labi, jā, neelastīga Kā sadursme. mēs zinām, ka tā kā viņš neietekmētu mašīnas kustību? Tā kā pie elastīgā trieciena nevarētu tā kā pie tā M1 V1 plus M2 V2 vienāds pats. Nevarētu būt tā, ka daļa no tā impulsa pāriet uz mašīnu, tad Jā, tā parasti ir. Ikdienā, principā, neviena sadursme nav absolūti elastīga. Absolūti elastīgai sadursmei un vispār impulsu nezudamības likumam kā tādam, tā, lai tiešām būtu, ka sākumā impulss ir tāds pats kā pirms sadursmes un pēc sadursmes, ka tur nekas nemainās. Tur ir vēl viens tas nosacījums, ka tai ir jābūt noslēgtai videi. Respektīvi, tas ir vienkārši tas, ka tu apskati tikai to, kā mašīna kustās un viņas ātrums un tikai tas, otrs objekts, ar ko viņš sadurās, jo tā, ka tu ņem klāt arī visādi berzi, kas notiek ar ceļu un, piemēram, vējš, kas arī traucē kustību un tā tālāk, tad vienkārši ir tā, ka tas impulsu nezudamības likums viņš jau realitātē tā neizpildās. Tāpēc tā absolūti elastīgā sadursme ir tā, kas principā ir tāda iedomāta un tīri teorētiska, un tikai tāpēc, ka viņa ir tīri teorētiska, tad mēs varam pieņemt to, ka tiešām ir tā, ka, piemēram, ja ir tā absolūti elastīgā sadursme, tad viņi sadurās, bet pēc tam apgrūžās viens no otra, un vienam ir tāds pats ātrums, kā pirms sadursmes. Jā. Vienkārši tāpēc, ka tā ir tāda idealizēta sistēma. Jā, protams, realitātē būtu tā, ka tas impulss daļai tiek nodots arī tam automašīnai, vai jebkuram citam priekšmetam, ko viņš sadurās. Labi, super. Ļoti labi tikaši to galā, jo te vairāk bija tas, ka ne jau pats uzdevums ir sarežģīts, bet citreiz ir grūti saprast, ņemt parasto impulsu vai ņemt impulsu nezudamības likumu un tad arī saprast, kā tur beigās, kā tur tās sadursmes savā starpā atšķīrās. Super. Labi, tad mēs esam izgājuši pirmiem diviem cauri.
kas būtu tas, ko es gribēju jau pagājušajā reizē, bet kur mums drusku ievilkās. Un tad būtu nākošās 2 lietas par šķidrumu un šķidrumu mehāniku, tā kā gāzu un šķidrumu mehāniku. Un tad mēs noslēgtu to ar spiedienu. Un tad jau nākošajā reizē mēs jau ņemtu tādas lietas, kuras jums visiem ļoti labi vajadzētu zināt, jo es ļoti labi atceros, kā mēs pagājušajā gadā to mācījāmies par gāzes spiedieniem un izotermiskajiem, izobāriskajiem un visiem šiem izoprocesiem. Horiskiem, super. Paldies, ideāli, ļoti labi, man patīk. Tā, labi, tad, lai saprastu šito lietu, es piedāvāju vienu piemēru no reālās dzīves. Ir 2 šļūtenes, mēs redzam, kā šļūtene mainās viņai tas plūsmas ātrums, ar kādu nāk ārā ūdens, vai ir skaidrs, kā atšķirās tie 2 attēli, ko tur tas cilvēks dara to, lai tas plūsmas ātrums palielinātos? Iebāž īkšķi iekšā. Vai iebāž īkšķi, jā, vai vienkārši var arī no ārpuses viņu saspiest. Nu, lūk, un tad prātojot un turot to, galvenais gribu, lai jūs noformulējat katrs sev to, kas ir te zaļajiem burtiņiem rakstīts. Jo tālāk man pašai liekas, ka daudz vienkāršāk ir ar dažādiem piemēriem mēģināt un caur asociācijām mēģināt to atcerēties, jo ir lietas, kas ir loģiskas un ir lietas, kuras ir vienkārši jāsaprot. Jā, visu jūs pareizi iedomājāties par to šķidrumu ātrumu un par vietu, piemēram, tajā brīdī, kad caurule sašaurinās, kas arī ir loģiski, to mēs varam gan redzēt te piemērā, gan arī iedomāties, ka tas varētu notikt realitātē. Tad tas notiek neatkarīgi no tā, kādu cauruli mēs skatāmies. Te ir kaut kāda, piemēram, varētu būt kaut kāda siltuma apgādes caurule, kurā arī mainās diametrs. Tas var būt arī kaut kas, nevis tikai šķidrums, bet tas var būt arī, piemēram, gāzes caurules. Respektīvi, jebkurā vietā, kur mēs redzam, kur mēs redzam, ka mainās virsmas laukumi, mēs iedomājamies uzreiz to šļūteni un iedomājamies, kad mēs viņu saspiežam, tad tas ūdens nāk ārā daudz lielākā ātrumā nekā tad, ja mēs viņu neesam saspieduši. Tātad ir spēkā tas, kas te vienkārši ir iekrāsots par to plūsmas ātrumu un par šķērsgriezumu laukumu, tai, nezinu, caurulei vai trubai, caur kuri šķidrums vai gāze plūst. Nu, te ir tāds arī tāda mazā formuliņa, bet viņi principā pasaka to pašu, kas ir redzams tur blakus tekstiņā, tā kā viņa nav tik būtiska. Vienkārši uz loģiku jāsaprot. Tā, šitā ir ļoti vienkārša lieta, šito jūs varat uzreiz saprast, iedomājoties piemēru. Nu, lūk. Tad vēl ļoti daudz tagad fizikas eksāmenos ir gan ļoti loģiski un normāli jautājumi, kas ir tā kā, kur bioloģija un fizika mēģina salikt kopā, starp citu tieši spiedienu un tieši plūsmas ātrumu, tie, uz kuriem fizikas eksāmenu taisītāji ļoti tagad mēģina izdarīt. Tāpēc es gribētu, lai jūs pamēģināt, izdomājat to, ko mēs tikko izrunājām, izdomājam kas var mainīties asinsritē tajā brīdī, kad asinsritēs tie asinsvadi aizsprostojās. Kas tur notiekās? Ļoti labi. Jā, super, labas atbildes. Šis jautājums vēl ir diezgan viegli saprotams un diezgan loģiski, pat ja vajadzētu rēķināt, izrēķināt. Es vienkārši atceros, un šis laikam vienmēr paliks atmiņā. Vienā citā fizikas eksāmenā tur bija tāds, es sapratu, ko viņi grib. Es sapratu, kādas formulas man vajadzētu lietot, bet kāda
tā kā jēga no tā uzdevuma. Man liekas, nebija pilnīgi nekāda, bet, nu, laikam kaut kā. Insults nenozīmē to, ka ir augsts asinsspiediens. Tā. Tātad. Tad nebaidamies no tā, ka var parādīties. Kas tas? Bija kaut kā, ja bija augsts asinsspiediens, kas var pēkšņi notikt. Nu, kā tev liekas? Šī gan ir tīrākā. Kā sauc? Nē, bet kā bija kā nosaukums tam? Ne insults, bet kaut kas cits. Ne, nebija. Es kaut ko jaucu. Insults ir smadzeņu izplūdums. Galvas smadzenēs, jā. Jā, asins izplūdums galvas smadzenēs, kas var būt saistīts ar augstu asinsspiedienu, bet tīri mehāniski, kā tev liekas, kā tas varētu būt saistīts. Nu, piemēram, ja kaut kas pārplīst, kaut kāds asinsvads, kāpēc tas varētu būt saistīts ar augstu asinsspiedienu? Kā aizsprostojas un tad vienkārši pārplīst, jo tas, kas aizsprosto, ir, nezinu, cietāks nekā tas, ko viņš aizsprosto. Kas vēl varētu būt saistīts? Kas vēl varētu būt saistīts ar to, kad ir augsts asinsspiediens? Ko tad tas augstais spiediens izdara ar tām asinsvadiem? Stenšas tā kā izpast. Labi, skaidrs, ka cilvēka ķermenis, viņš ir gudrāka sistēma, jo viņš tiek, nav tā kā vienkārši, nevar viņu iedomāties kā vienkārši parastu cauruli, jo cilvēka ķermeņa asinsvada diametrs nemitīgi mainās atšķirībā no tā, kādi hormoni ir pieejami, vai, piemēram, ir iekaisums vai nav iekaisums un tā tālāk. Bet jā, idejiski tātad ļoti daudzas sirds un asinsvadu slimības ir saistītas principā tikai ar biofiziku, ar to, kad vai nu tiek aizprostot artērija, vai tālāk mēs skatīsimies, kad tajā brīdī, ka viņiem tiek aizprostot nevis vienmērīgi, bet kaut kādā vienā vietā, piemēram, kaut kāds izaugums vai tieši tas pats izgulsnējums, tad tā plūsma vairs nav lamināra, viņa nav tāda vienveidīga, bet viņa ir turbulenta, viņa metās tādos lokos, un tā turbulentā plūsma vienkārši ar bērzes palīdzību ar visu asins sastāvu, kas tur tajās asinīs plūst, vienkārši nobērš to asinsvadu no iekšpuses, un tāpēc viņš arī ir mazāk gatavs tā kā aizsargāt, un arī tad tur tas asins izplūdums veidoties. Jā, super. Šis bija tāds asinsvadu, kas varētu būt ļoti līdzīgs arī eksāmenā. Nu, lūk, un te mums ir, es gribētu te, lai jūs mēģināt salikt kopā par kinētisko un potenciālo enerģiju, jo te vienā pusē ir mazs ātrums, otrā pusē ir liels ātrums, un tad ir jāizdomā, kur enerģija pieaug un kur enerģija tad samazinās. Tā, šitajā gadījumā, kura enerģija būs tā, kur mums pieaugs? Tā zilā būtu. Zilā būtu. Kurā gadījumā? Kurš ir gadījumā? Rekord te ir, tad, piemēram, plūstot, ja plūst no šejienes, kur ir liels diametrs, uz šejieni, kur ir mazs diametrs, viena enerģija pieaugs un viena enerģija samazināsies. Kinētiskā pieaug. Jā, kinētiskā pieaug, tāpēc, ka pieaug ātrums. Un potenciāli samazinās, tāpēc, ka pirmkārtām kinētiskai enerģijai ir jāpieaug, bet ļoti bieži ir arī tā, ka, ja, piemēram, mēs skatāmies, varētu būt tā, ka viens trubas gals ir augstāk nekā otrs trubas gals, tad arī loģiski, ka tā potenciāla enerģija samazinātos. Tāpēc, kad mainās augstums, jo potenciāla enerģija ļoti atkarīga no tā, cik augstu atrodas ķermenis. Labi, super. Tas ir tā kā saliekot kopā
Tagad par plūsmas ātrumu un caurules diametru tas bija diezgan vienkārši, man liekas. Un tad pieliekam klāt to spiedienu un viņa saistību ar diametru. Tā. Lūk, tā viena lieta, ko es gribu parādīt, ka, ja mēs runājam par spiedienu, un mēs runājam par spiedienu gāzēs un šķidrumos, tad to izsaka un to apraksta Bernoulli likums, un te ir 4 piemēri, kur visos pilnīgi darbojas Bernoulli likums. Un tad es gribētu, lai jūs izdomājat, kas pilnīgi visiem tiem attēliem ir kopīgs. Un līdz ar to, par ko tad tas Bernoulli likums varētu būt. Gaisa spiedienu izmantošana. Gaisa spiediena izmantošana, jā. Te visur būs gaisa spiediens, labi. Mēģini izdomāt vēl kaut ko, vēl tā kā tuvāku, vēl kārtīga saistība. Pretestība. Zilā krāsa bildēs. Gaisa pretestība. Kas vēl? Ko tu vēl teici? Zilā krāsa bildēs. Nav zilā krāsa bildēs. Bijis krāsot. Urīņi, kurā bildē nav zilās krāsas? Tajā zaļturā, kurā ir zaļā pudā. Tur izpūžamais ir zils, tur kāds zaļš ir zils un zeltums kopā. Labi, puiši. Tātad Bernoulli likums tiešām ir par to, kad ir zilā krāsa bildēs. Diez vai. Kas vēl varētu būt līdzīgs? Es varu pateikt to, ka te tas... Pieaugot plūsmai samazinās spiediens. Līdz izmantot Google. Jā, es tieši izklausījos baigi pēc Googles. Labi, tad tu vari man pateikt, piemēram, kāpēc te ir tā vilciena bilde, kur tur izpaužos Bernoulli likums. Nav jausmas, kādā veidā. Es varēju iedomāties tikai par to pudeli, ka tur izmanto to likumu. Labi, tad pudeli. Tu vari atkārtot, ko teici. Nu, kad kaut kas, ja piemēram kaut kas sāk plūst, tad samazinās spiediens. Kaut kas samaizīgs. Labi. Tu vari man te pudelē pastāstīt, kā tā pudele darbojās, kur tur varētu būt tev ir spiediens pudelē, un tad, kad sāk plūst ārā, tad pudelē spiediens samazinās. Līdz ar to, ka tiek kaut kas izņemts no viņas, piemēram, šķidrums. Labi. Nē, labi, šis ir pulverizators, viņš drusku citādāk strādā. Šitan te, es varu par to vilcienu pastāstīt. Tam vilcienam ir domāts tā dzeltenā līnija. Es nezinu, kad es biju maziņa un mēs ar Omi kaut kur braucām ar vilcienu, viņi man tur nenormāli tur tā kā aiz sevis vienmēr lika, lai tā kā vilciens, viņš brauc garām un tad viņš var nedrīkst viņam tuvu stāvēt, jo viņš var paraugt tevi zem riteņiem. Jūs esat kaut ko tādu dzirdējuši? Jā. Ozoliņš stāstīja. Jūs esat redzējuši arī, piemēram, arī Rīgā ir uz pieturās. Esat pamanījuši arī tagad ir tādas zeltainas līnijas? Sarkans. Metro arī visbiežāk. Metro, jā, vilcienos rekur ļoti daudz. Es esmu gaisa saistīts, ne? Ka viņš paiet garām, tad tā kā tas gaiss nokustās un viņu var ievilkt apakaļ līdz ar to gaisa. Gaisa uztaisa virpuli aizmugurē vilcienā. Gaisa uztaisa virpuli, jā, un šeit mēs arī daudz runāsim par to, kas, piemēram, kas nodrošina tad to, ka cilvēki var aerodījumā tajā tunelī lidot un kāpēc lidmašīna lido. Kāds ir paskaties, kāpēc lidmašīna var, kurā brīdī viņa sāk celties augšā, kāds tai lidmašīnai ir izskaidrojums. Bet viņai nav vienkārši tā kā milzīgs ātrums, un es enžoju viņi izmanto to vēl kā viņas... Viņa ar to ātrumu kaut ko izdara, bet ko viņa izdara? Spārnu leņķi izmanto tā, lai gaiss tieši spiestos uz leju un tādā veidā celtu lidmašīnu augšu. Jā, tur ir ļoti daudz pareizu vārdu, bet man nav līdz galam skaidrs, vai tu pats saproti, ko tu pateici. Jā, labi, tad ejam tālāk. Tad Bernoulli likums pilnīgi visos šajos gadījumos strādā, un tas ir saistīts, mēs daudz jau par to runājām, un daudz no jums arī mēs sākām un par to minēju, un vismaz daļu no tās informācijas pateica, jo tas ir tas, ka rekrutē ir tāda tā kā ilustrācija, kas notiek arī tajā brīdī, kad ja mums mašīnas vietā, piemēram, būtu vilciens, un tas Bernoulli likums ir saistīts ar to, kad ir dažāda ātruma gaisa masas, un tajā brīdī,
kad man ir dažādi ātruma gaisa masām, tad mainās arī tas spiediens tai gaisa masai. Nu, līdz ar to, ja man ir lielāks ātrums, piemēram, tā automašīna vai vilcējs ļoti ātri brauc garām, tad tas gaisa, kas ir ap viņu, viņa gaisa spiediens ir mazāks. Un tad tā kā spiediens starp mani, piemēram, un vilcienu, ja stāv uz peronu vai kur te ir smagais un riteņbraucējs, ja starp viņiem gaisa spiediens ir mazāks, tad apkārtējās atmosfēras, piemēram, no otras puses ar to spiedienu viņi iespiež viņu tuvāk, nu tā kā iegrūž, pavelk zem tiem riteņiem, kā mana Oma kādreiz teica. Jo tas Bernoulli likums runā par to, ka tad, kad ātrums ir lielāks, tad spiediens ir mazāks. Un tieši tas pats notiek arī uz lidmašīnām, kur te ir lidmašīnas spārna šķērsgriezums, ļoti vienkāršots. Bet lidmašīna ir speciāli būvēta un tie spārni speciāli ir veidoti tā, ka ir augšpusē ir tāds tā kā lielāks ieliekums un apakšpusē viņa ir, tas spārns ir lēzenāks. Tieši tā iemesla dēļ, lai tā, kad viņi ir pietiekami lielā ātrumā uzņēmusi jau uz skrejceļa, tad ir starpības starp spiedieniem, starp spārniem, starp spiedienu, kas ir virs spārnu un starp spiedienu, kas ir zem spārnu. Un tā spiedienu starpība ir tā, kas to lidmašīnu paceļ gaisā un nodrošina lidmašīnas kustību. Tātad, vai ir skaidrs, par ko runā Bernoulli likums un kurās brīžos mēs dzīvē varam redzēt tos praktiskos pielietojumus viņiem? Yes, jā. Nu, šitā ir tā lieta, kas var likties vai nu loģiski uzreiz, vai man, piemēram, nelikās, ka viņa ir loģiska, bet ja es sev atrodu vairākus piemērus un caur piemēriem un asociācijām to mēģinu atcerēties, tad tas man palīdz. Tāda ir mana mācīšanās stratēģija. Bet jums jābūt ļoti uzmanīgiem par savām mācīšanās stratēģijām un jāvērtē tas un jāmēģina mācīties tā, kā jums arī ir ērtāk. Tā kā mēģinam sakot līdzi, kā jums pašiem ir vieglāk atcerēties informāciju. Tā, Bernoulli likums. Mums ir tikai 8 minūtes vēl palikušas. Nu, šodien tik ātri ejam uz priekšu. Ideāli. Labi. Tad pēdējais būtu par spiedienu dažādiem aprēķiniem, un tur es tiešām biju plānojis, kad es ļoti ātri parādu vienkārši. Te man ir dažādas spiedienu formulas. Spiediens ir tāda lieta, par kuru ir runāts diezgan daudz, tāpēc es gribētu, lai jūs izpētat tās formulas, kopā viņas ir 5, nu šitien ir gan zīmējums, gan formulas blakus, un mēģinam sapārot, kura formula ir kuram gadījumam varētu būt, un tad izrunāsim to, kas mums nav līdz galam skaidrs. Otrajā formulā, kas ir pirmais simbols pēc vienāduma zīmes? Tas ir rho, tas ir blīvums šķidrumam, tāpēc rho SC. Kā to zīmē cilvēks? Lītās. Tu sāc tā kā baloniņš, tu sāc apakšā, un tad tu dari šitā. Saprati, vai man uzzīmēt vēl vienu? Sapratu. Tas V4, tas ir plūsmas ātrums, domāts? Šita? Jā. Jā. 4. Nu jā, tas man sanāk 5, tāpēc es pajautāju. Bet tas ir vienīgais brīdis, kur V vispār parādās, tā kā diezgan viegli saprast. Pirmajā tas ir smaguma spēks, domāt? Pirmajā tas ir smaguma spēks, domāts, vai kaut kāds cits spēks? Visbiežāk tas būs smaguma spēks, tīri tā iemesla dēļ, ka smaguma spēks vienmēr ir vērsts uz zemes centru un viņš ir pret atbalsta laukumu.
Bet, jā, nu parasti tas ir smaguma spēks. Bet tas var būt arī jebkurš cits spēks. Labi, vai ir kaut kādas tādas formulas, kuras jūs nekad neesat redzējuši, un jūs par tām gribētu vairāk tagad uzzināt? Nu, vai vajadzētu vairāk uzzināt, varbūt gribēt, negribēt. Par to šķidrumam stacionārā plūsmā, es, man liekas, pirmo reizi redzu. Jā, tas ir tāds, kas parasti nav. Jā, 4. un 5. ir tās lietas, kas parasti nav vidusskolas kursā, nav iekļautas. Tad skatāmies uz 4. Kura cita formula līdzīga 4. lai izdomātu, kurā gadījumā un kāpēc to 4. varētu lietot. 2. Un kas tur nāk klāt? Kas te ir domāts? Atmosfēras spiediens. Jā, tā kā idejiski, tad viņa ir pavisam vienkārša tādā ziņā, jo tāpēc te bija kaut kur arī rakstīts, kad šķidrumam atvērtā traukā, respektīvi, tad, kad man ir nepieciešams un ir svarīgi vēl spiediens, ko atmosfēra izdara, ja es skatos iekšā tajā pašā šķidruma stabā kaut kādā noteiktā dziļumā. Tad teorētiski pareizāk būtu rēķināt vēl klāt arī atmosfēras spiedienu, kaut gan gaisa spiediens parasti ir ļoti niecīgs un visbiežāk tīri aprēķinos viņš ir būtisks, tad, ja ir ļoti, ļoti specifiski aprēķini un parasti kaut kāda teorētiskā fizika un vidusskolas kursā, tad tik ļoti precīzi aprēķinis parasti neprast, tā kā mēs parasti ignorējam gan berzi, gan siltumu, gan visu kaut ko citu. Un rho bija kas? Rho ir blīvums. Blīvums, jā. Nu, un tad par šito, to pēdējo, kas ir 5. to es tad, man bija tāda sajūta, ka jūs to nebūsiet, tā kā nezināsiet, un tas nekas, jo to es tad pārslēdzu nākošo slaidu, jo tur viņa patiesībā galīgi nav sarežģīta, jo viņa sastāv tā kā no 3 daļām. No kaut kāda stacionārā spiediena, kurš vienkārši nav atšifrēts, kurš vienkārši parasti ir, ko sauc citreiz arī par statisko spiedienu, respektīvi tas, kas tur augšpusē pirmajā teikumā ir uzrakstīts. Un statiskais spiediens parasti ir tas spiediens, kur es varu, piemēram, ja man ir caurulē manometrs klāt, un es varu paskatīties, kāds ir spiediens šajā brīdī caurulē, tad tas parasti ir tas statiskais spiediens. Bet, piemēram, tajā brīdī, kad man ir ļoti liels plūsmas ātrums, tad man to statisko spiedienu ietekmē arī dinamiskais spiediens, kas ir tā 2. daļa. Respektīvi, ja es paskatos tikai uz šo daļu, tad ir kāda cita formula vai kāds cits lielums, kas man liekas ļoti līdzīgs šim. Kā tas tur? Kinētiskā enerģija. Jā, kinētiskā enerģija. Ja man būtu te masa, rho vietā, blīvuma vietā, tad man tā būtu tīra kinētiskā enerģija. Labi, tātad tas ir tas, kas ir tajā brīdī, kad atrodas kustībā, un tikai masas vietā man ir blīvums, tāpēc, ka blīvums šeit ir būtiskāks nekā masa, jo viņš iekļauj gan masu, gan tilpumu, kādā atrodas šķidrums vai gāze. Labi, un šī daļa tad kas varētu būt? Parastais spiediens tajā tā kā šķidrumā. Parastais spiediens, un ja mēs runājam par enerģijām, tad enerģijas ziņā, kas varētu būt līdzīga? Potenciāla enerģija. Jā. Nu, lūk, un ja mēs atceramies to, ka šī daļa ir potenciāla enerģija un šī ir kinētiskā, tad mēs saprotam to, ka mēs tam statiskajam spiedienam, ko mēs varam nomērīt ar manometru, ja mums ir būtiski liela plūsma, liels plūsmas ātrums, mums ir jāņem vērā tas, kad mainās tas spiediens atkarībā no tā, cik ātri viņa plūst, jo mēs jau tikko arī skatījāmies, kad spiediens tad mainās atšķirībā no ātruma. Un to, ka ja gadījumā ir tā, kad mainās ne tikai ātrums, bet mainās arī to, kā tā caurule ir izvietota, tīri horizontāli, ja viens caurules gals ir augstāk un otrs caurules gals ir zemāk, tad ir jāņem klāt vienkārši vēl arī tās potenciālās enerģijas starpība iekš augstumu un augstumu atšķirību. Nu, un beigās ir tas, ka neatkarīgi no tā, atkal realitātē ne, bet tādā iedomātā sistēmā, vienalga, vai viņa maina visu laiku ātrums, vai iet uz augšu, uz leju, bet ja es saskaitu visus spiedienus kopā, tad viņi visu laiku būtu konstanti, neatkarīgi no tā, kurā caurules vietā viņi atrodas, tāpēc, ka tur tomēr ir iekļauta gan kinētiskā enerģija, gan potenciāla enerģija, un viņām savā starpā arī būtu jābūt, ja mēs viņus saskaitām, viņām jābūt konstantam, ja mēs skatāmies vienu laika momentu.
Nu, labi. Zooms rāda, kad sāks pēdējā minūte. Kā jums ir ar šo, ko mēs tikko pēdējo slaidu runājām? Ir kaut kāds jautājums par to? Respektīvi jāsaprot, vai ja ir jautājumi, mums ir jāpārslēdzās uz nākošo zoomu. Ja jautājumu nav, tad es jūs varētu jau laist atpūtā un tā. Baigi nav jautājumu personīgi. Baigi nav. Vai nav, bet kāds tad ir? Ja nav jautājumu, tad Nav uz tēmas aizstēt. nokavēja sākumu un paskatās pēc tam ierakstu, ja? Un es būšu ielikusi testu, kas būs jāizpild līdz nākošajai reizē. Nu, tad arī viss. Tad tiekamies nākošu nedēļu. Visu labi. Slabu! Slabu. Labu. Slabu!